Prieks, ka tu esi pamanāts un kaut kur tevi atzīst un kaut ko apbalvoja, bet tas jau nedēļ apbalvojumi mēs doncojam. Mēs doncojam savam prīkam apbalvojumi. Lielākais tā, kam ir tas, tās patiekamākais, ka mēs atzīst, ir rēķinojās Latvijā. Mūsu laika gaitā ir tapusi par tādu enerģijas avotu, kurš satiekās draugi, satiekās, lai dansotu, lai viens pavadātu labu laiku, lai varbūt prīkos un bādos kādu breidi uzaturētos. Bet tas es sacātu, tas jau ir mūsu kaut kāds tāds dzīves veids. Ir vairāk, kas es sacātu jauniešu paudus nozīmējušas, arī tie jaunieši, kas ir sokuši dejot dzigā prosaukumos, tagad šobrīd ir arī videjos. Bet videjos deju kolektīvs tika dibinots paralēli jauniešiem, līdz ar to, kuri tamā breidī bija videjī, viņi bija tādi paši jaunieši, kā jauniešu dziga. I tagad mēs esam sazatikušies. Es domāju, ka visi kopā līdz priecājās ar to, ka vairākas choreogrāfijas, ko es esmu veidojis, ir tas jau no seniem laikiem jau dzīsmu sāku repertuārā tiek iekļautas, ka jūtās arī kā līdzdalībnieki tam visam procesam, kas tūp arī jaunagdā. Bet jūsu dancotāji jau ir tādi, ka pirmie izmēģinājumi trusējuši jūsu deju? Ir, jā. Ka jūtās tamā odā? Viņi ļoti labi jūtās. Jau ir pieraduši, ka vienu mēģinājumu pāram jaunadēļ, ka tūp ir tāda, nokšā mēģinājumā pūsam savāžot, ka tāpēc mēs mēģinām, cik un dabam kaut kādu lielu rezultātu. Ja cilvēks to izdara ar aizrautību, ar tīru sirdsapziņu, ar pilnu atdevi, tad tas nevar nepatikt. Tad tā enerģija no tā arī aiziet. Koncertos tagad spēlējam, tu citu reizi pilnīgi tāda sajūta, ka no šīs vietas tev plūst. Kāda tāda. Kā to pat, es pat nevaru izstāstīt. Nevar aprakstīt.